Jau svētdien, 5. aprīlī, katoļticīgie un luterāņi atzīmēs vienus no pašiem svarīgākajiem kristiešu svētkiem – Lieldienas. Šo ticīgajiem tik īpašo svētku gaidās Daugavpilī ir uzziedējuši vairāki desmiti krāsainu tulpju. Taču spriežot pēc notikušā starpgadījuma, jāsacina, ka ne visi pilsētnieki priecājas par uzziedējošo pilsētu. Naktī no otrdienas uz trešdienu viena no ziedu kompozīcijām, kas atradās Skandavas, Viestura un Sporta ielu krustojumā, nenoskaidrotu ļaundru rokām tika izpostīta. Kas pamudināja šos cilvēkus šādai rīcībai, ir zināms tikai viņiem pašiem. Iespējams, tas bija alkohols vai veselā saprāta trūkums. Notikuma vietā ieradušies komunālā dienesta darbinieki konstatēja, ka dekoratīvo 10 tulpju vietā ir palikušas vien tikai 6. 2 tulpju atlūzas tika atrastas turpat pie izpostītās kompozīcijas, taču 2 dekoratīvās tulpes ir devušās nezināmā virzienā. Pēc pilsētas galvenā mākslinieka Jura Pundura sacītā, Daugavpilī vandāļu postījumi ir liela problēma. Pilsētas galvenais mākslinieks bija viens no ziedu kompozīciju izvietošanas iniciatoriem. Uzlikām Lieldienu noformējumu, pašiem likās, ka diezgan labs izdevies un arī bija dzirdētas labas atsauksmes. Bet, diemžēl, tātad notiek mums šādi gadījumi. Tātad Daugavpils pilsētā ar svētku rotājumiem tomēr cilvēki izdarās ļoti neglīti. Tātad tas sarežģīja darbu. Tātad mēs nevaram mikrorajonos izvietot dekorācijas. Tātad jādomā kaut kas ļoti spēcīgs, ko nevar salauzt. Tātad, un tas pamatīgi sarežģīja darbu. Pundura kungs sacīja, ka šogad tika pieņems lēmums uz Lieldienām izrotāt jaunās Forštates un Ķīmiku mikrorajonu. Taču rezultātā dekoratīvās svētku olas kļuva par pusauģu sporta atribūtiem un tika pieņems lēmums rotājumus aizvest, citādi no tiem nekas pāri vairs nepaliktu. Es domāju, ka ir daļa iedzīvotāji, kas vienkārši nemīl savu pilsētu.